Cēsis ir nevien nozīmīgs mākslas un kultūras, bet arī Vidzemes reģiona tranzīta mezgls. Reģionālās nozīmes attīstības centrs, kur ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu pilsētvides attīstībai ir veikts apjomīgs pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcijas projekts. Pilsētā ir izveidots kvalitatīvs un ērts satiksmes tīkls, kas ir nozīmīgs solis uzņēmējdarbības, vides un iedzīvotāju labklājības veicināšanai. Iedzīvotājiem, protams, sakārtota vide, ietves, apgaismojums. Tas ir tas, kas mums kā iedzīvotājiem ir svarīgs, jo tas nodrošina mums drošību. Pilsētā ir pabeigts arī Cēsu pils kompleksa restaurācijas projekts, kas iedzīvotājiem ir devis vēl vienu modernu kultūras objektu, bet turistiem un pilsētas viesiem īpašu galamērķi. Pils restaurācijas darbu gaitā Cēsu pilsmuižu kompleksa kungu dzīvojamā ēka ieguva savu vēsturisko veidolu. Pils kļuva par pili tās tiešajā nozīmē, bet šajās pils telpās ir iekārtots muzejs. Pilsētā tiek rekonstruēta un paplašināta Cēsu centrālā bibliotēka un labi iekārtota tai pieguļošā teritorija. Atjaunota Cēsu kultūras centra ēka, izbūvējot modernu, daudzfunkcionālu reģionālās nozīmes kultūras un kultūra izglītības centru. Tie ir nozīmīgi kultūrvides objekti, kuri pilsētas tēlu padara vēl pievilcīgāku. Pilsētas attīstībā Valsts Reģionālās attīstības aģentūras administrētajos projektos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu ir ieguldīti vairāk kā 10 miljoni latu.